Kāpēc Šlesers un Šlesera partija vienmēr tā ļoti naidīgi ir bijuši pret Air Baltica kompāniju? Un tad es izdomāju palasīt oligarhu sarunas. Un kā izrādās, Ainārs Šlesers saka, nevaru citēt, diemžēl, visu, jo ļoti daudz rupjības ir arī krievu valodā. Bet Ainārs Šlesers saka, no 2004. gada principā es darbojos šajā projektā. Šis ir mans projekts. Ainārs Šlesers piedāvā. Doma ir tāda, uztaisīt bloku, kurā ir 4 vienādi pārstāvji. 1, 2, 3, kā saka menedžeris galvenais, ļoti godīgi piedāvā Šlesers. Saucot daļas procentos, Šlesers soli pa solim izklāsta versiju, kurā tiktu pārņemt arī valstī piederošās 52 Air Baltica akcijas, sadalotās 4 vienādās daļās. Tad viens cits oligarks jautā, piekrīt, bet jautā, bet kā pie tā nonāksim? Jo tās jāpērk, tur jau nevar tā par skaistām acīm. Šlesers skaidro, kopīgiem spēkiem ir jāatrod tā, lai cena ir zemāka, bet tik, cik vajadzēs, naudu mēs sakārtosim. Respektīvi, Šlesers savā politiskajā darbībā visu laiku ir mēģinājis graut mūsu nacionālo aviokompāniju, lai to pārņemtu savā kontrolē ar citiem oligarkiem. Un, protams, sadarbotos kā allaž ar Krieviju. Tā kā no jums, Šlesera frakcijas lekcijas par mūsu nacionālo aviokompāniju, es netaisos klausīties. Un Šlesera kungs varētu atdot miljonu, ko viņš ir parādā valstī, un vairākus 10 miljonus, kur viņa dēļ valsts cieta Air Baltica dēļ. Izlasiet oligarhu komisijas izmeklēšanas secinājums, kur skaidri parāda, kur Šlesers un citi oligarhi nodarījuši mūsu nacionālajai aviokompānijai. Jums ir jāpaklusē par šo un jāatbalsta mūsu aviokompānija, nevis jāpiesedz Ainārs Šlesers.